Dārgie skatītāji, speciāli priekš jums mēs esam ielavījušies izstādē, kura vēl nav atklāta, muzejā, kurš ir viens no vērtīgākajiem Rīgā. Un te ir kāds eksponāts, kura cena ir, es pat nezinu, miljoni. Tas ir vienīgais pasaulē latviešu dizaineru Anatola Lapiņa veidotais dizains mašīnai, kura izskatās pēc kautas cūkas. I can't remember just one car being that iconic. Due to the shape of the car, one of the designers said that looks like a pig. And so then they said, okay, why don't we paint it like a pig? Designer lived next to a slaughtery, and he always passed that house and saw a picture of a pig and the different parts of the pig. And when they saw the car there and said, okay, that looks like a pig, then he brought together those aspects. Yeah. Vai šajos laikos, kad mārketings ir karalis, varētu tapt tāds dizains mašīnai kā šitai cūkai? Es domāju, ka nē, jo jebkurā gadījumā autodizaina tieši rašanās process ir krietni mainījies, un mūsdienās ļoti reti ir tādas pērles, kā kādreiz, kas varbūt tiešām būs kļūst par kulta auto pēc gadiem 30, 40. Tā kā tas viss process tik ļoti mainījies, ka es šaubos. Cik mums jābūt lepniem par to, ka viņš nāk no Latvijas? Es domāju, ka mums jābūt lepniem par jebkuru, kurš nākot no Latvijas un izejot pasaulē un sasniedz kaut kādas vērā ņemamas panākumus. Un autobūvē tomēr nav ļoti daudz mums cilvēki, īpaši ar tādu atpazīstamu, kas strādājuši šādās slavenās komandās ar tādiem nosaukumiem. Pie tam Anatolijs Lapiņš jau Porsche, tas ir viens stāsts, bet bija General Motors un Opel un daudz šie dizaina koncepti, kas varbūt šobrīd šeit nav redzami un izstādīti, bet kopumā tas viņa devums autodizainai vērā ņemams. Tas aizdoms, ka cilvēks parastais atšķir, ka Porsche ir vai vieglā mašīna, vai varbūt kaut kāda Cayenne, un tos pārējot cilvēku nesaprot. Kas ir tā Lapiņa daļa? Kuri modeļi bija tā kā ar viņa parakstu vai viņa laikā radīti? Šis iznāk tā kā Lapiņš aiziet pensijā un šitas palaižās ražošanā. Viņš varētu būt tieši šie trīs modeļi, kas šeit ir. Šis ir itīgi viņa? Tas ir Lapiņa, jo šis ir jau tā kā nākošā versija 924. Porscham jau jaudīgāka, 2,5 litrīgu dzinēju. Un motors priekšā. Motors priekšā, transakcijas kārmas, divs aizmugurē. Tas gājiens bija motors priekšā? Jā, tieši tā bija tā ēra, kas sakrita Lapiņa dizainu, tātad Porscham transakciju tehnoloģija tehniski un Lapiņa dizains. Un tā ir tā kombinācija, kas bija tas veiksmes stāsts. Bet iznāca arī, ka viņš sanāca laikam tā kā lētāks, tauta varēja nopirkt un iegriezās ražošanā. Jā, tieši tāpēc 924. Porsche sauc par studentu Porsche. Viņš bija oriģināli, tas bija paredzēts, Porsche viņu izstrādāja priekš Volkswagen kā Scirocco modeli. Volkswagens viņu neakceptēja, kā rezultātā Porsche atpirka viņu atpakaļ un realizēja kā 924. Atdodiet pašam patīk. Jā, tāpēc arī vairākas detaļas, arī tie paši slavenie durvrokturi sakrīta Volkswagen. Viņam tāda paša durvkloķīša kā Volkswagen un kā būtībā arī 8 Žiguli. Apmēram. Jā, kaut kas līdzīgs. First of all, he was kind of a funny guy. He had a certain sense of humor. And if you see them in 1720 with that livery, you see the kind of humor he had. He said that this comes from his mother's side, yeah, and he was a team player. And this I read in every interview and every article about him, and this is kind of really impressive for me. That he said, I didn't draw, yeah, but let the people. I manage the people. I have fun to manage the people, to bring the best people together to gain the best results. And to discuss this with them, and he said, never compete with your employees or with your team. But he was an engineer, yes, designer, artist, or and this is he was he didn't learn design, and he didn't want to go into the design direction. This was kind of by coincidence. Yeah, he went through the wrong door, he thought back then, but time shows that it was exactly the right door. But he learned to be an engineer, so he has that technical background. And Ferry Porsche, when they met Lapine when he was working at Opel,
they saw exactly that harmony between engineering and design, and this is what they loved. Yeah? And this was one of the reasons why they asked Lapine to join forces and to come to Porsche. Vai tas nav kaut tāds paradoks, ka piemēram Porsche visi pazīst, tāpēc, ka viņiem ir opozīta motors, gaisa dzēse, aizmugures piedziņa un aizmugurē motors. Tas ir tas, par ko mēs viņu tā kā pērkam. Bet tad, kad tai kompānija iet slikti, viņi pēkšņi sāk ražot Cayennes un iet labi, vai tajā brīdī, kad Lapiņa karjeras laikā viņam sāk iet slikti, viņi sāk ražot pakaļ piedziņas priekšā motors bez gaisa dzēses un aiziet tā lieta. Tā kā rīkojoties it kā pret saviem principiem, viņi pēkšņi uzplaukst. Kaut ko kardināli pamaina. Iespējams, ka tas to diktē varbūt tirgus, varbūt kaut kāds dizaina tendences, varbūt vienkārši tirgus izpētes rezultātā kāda ekonomisti ir konstatējuši, ka šobrīd pirks mašīnas motora aizmugurē vai priekšā. Un tad lūdzu, šīm kompānijām negribot kaut kāds, teiksim, varbūt jāizglāb savu tā situāciju un jāpielāgo varbūt pat tas dizains, ko viņi nemaz īstenībā nevēlētos realizēt, bet tirgus to pieprasa. Lūk, arī piedzimst tie automobīļi, par kuriem mēs šobrīd reizēm pasmējamies un domājam, kāpēc. Tā kā, piemēram, ko tur Valters Caps izdomā VF Minox, tad viss sit pie krūts un saka, ka viņš ir Latvijas, Igauņš saka, ka viņš ir Igauns, un Vācieši saka, ka viņš tomēr dzimis vāciešu ģimenē. Cik ļoti tas Lapiņš ir Latvijas? Tā arī ir tāda ļoti diskutabla tēma. Viņš ir dzimis Rīgā un bērnību pavadījis. Bet nekad viņš Latvijā nebija, pēc tam atgriezies un arī nomira Vācijā. Skaidrs, ka saknes viņam ir, bet kā tas viss ir bijis pavisam patiesība, par to vēsture klusē. Bet, protams, Rīgā dzimis. Rīgā audzis. Jā, tas tomēr ir būtiski un ir jālepojas ar to, kas mums ir. Tad mēs redzam viņa darbu, daļu no viņa darba. Būtībā mēs esam maza tauta, tad mums nav iespējas visās frontēs vinnēt. Mēs varam kādā būt. Galu galā mums ir kāds auto dizainā, tad vismaz viņš ir Porsche, nevis kaut kur koreģiski kādā kantorī. Tieši tā. Ja arī iepriekšējie darbi, ko Lapiņš strādāja General Motors pie Opel, tie arī bija gan vērā ņemami, mūsdienās arī ļoti atpazīstami. Bet Porsche, protams, paliek Porsche, un tas ir kulta auto vienmēr bijis. Un tas, ka Latvijas ir vadījis dizaina nodaļu daudzus gadus un principā modeļi, kas izglāba Porsche kā uzņēmumu krīzes laikos, tieši Transaxle 24, 44, 28, tie ir viņi vadīt dizainu, un tas ir svarīgi. Tie automodeļi, kaut arī šie paši, kas tepat aiz muguras no 80. gados Latvijā brauc, un neviens viņu īpaši par tādu nopietnu Porsche neuzskatīja. 911 tās no visas tās formas, ko mēs klasiski atpazīstam kā Porsche, tur visiem bija skaidrs. Bet tā saucamā studentu Porsche vai tautas Porsche, pat pie mums tik daudz kā nosaukums. Bet izglāba kompāniju no... Jā, un pagāja salīdzinoši tāds nemaz tik liels laika posms, ka lūk, mēs šiem automobiļiem skatāmies pilnīgi savādāk. Un tajā brīdī, 90. gadu sākumā, cik daudz mēs runājām, ka tās auto dizainā piedalījies Latvijas. Tāds Lapiņš, varbūt tie auto fani to zināja, bet kopumā tas bija tāds, absolūti nezināms fakts. Margināls fakts. Jā, bija latvieši, forši. Jā, 90. gados, protams, aizvien vairāk mēs sākām saskatīt to savu tautiešu panākumus pasaulē, par kuriem mēs savā laikā nemaz nevarējām zināt, jo nebija šīs informācijas. How many designers Porsche had at all the 75 years? At the beginning, the design was made by engineers. So engineering and design was kind of the form. Yeah, form follows function. Actually, it's kind of the pre-version of that. And then with Ferdinand Alexander Porsche, so the eldest son of Ferry Porsche, he was the first building up a studio, a design office, what we call today Porsche style Porsche. So he was the first, and in 1969 Lapine followed, and he was followed by Harm Lagaay, one of his team members. Yeah. And then Michael Mauer came in 2004. So there were only 3 head of designs after
Ferdinand Alexander Porsche, so in total just 4. And this is also something special for the automotive industry. Šī 928. bija sākotnēji ar 4,5 litru motoru, pēc tam jau 5-litrīgs V8, tāds rīktīgs Gran Turismo. Viņš arī primāri tika izstrādāts Amerikas tirgumu. Un viņš jau bija Amerikā jau strādājis. Jā. Viņš zināja, ka viņam tur patīk tāds korvets un tam līdzīgi ķēmi. Arī šis vēl labāk stūrējās pie jebkura korveta. Noteikti. Un kā vienīgais, ja nemaldos, Porsche, kurš ir kļūst par Eiropas gada auto. Būtībā tāds sportiska kupeja kļūt par gada auto, tas jau ir kaut kas tāds. Tad šis ir Eiropas gada auto? Jā. Kurā gadā? 77. Ja mēs te kaut ko čakarējamies ar Žiguļiem Moskvičiem, vai ne? Uz viņu apsties, kāda auto uzsties šitā. Šī man patīk, šitās mašīnas. No, šis ir tiešām fan, un tā skaņa viņam arī ir. Un tās lampas tā. Tās izkrīt uz ādu. Nav slikti. Bet šitas ir tāds normāls. Nu, tas ir, ko cilvēks saprot Porsche. 911. Jā, un tieši šo G sērijas mūsdienās saucam par facelift, izstrādāja lapiņš tieši, kad parādījās šie drošības nosacījumi par bumperiem un vispārējo, tad viņš pieņēma šo izaicinājumu, lai to realizētu. No Amerikas tās prasības pēc tiem deformācijas zonām ir daudz augstākas. Lapiņš tad ir Amerikā strādājis, saprot. Lielākais tirgus eksporta arī ir Amerika, tāpēc šitie buferi to. Jā, nu tur bija vairākas. Tas ir tas, ko viņš ir iemānījis, nepadarot mašīnu tīzlu. Jā, tas ir ļoti veiksmīgi, un tur arī vēl cits nianses, tā kā šīs paudzes facelifts, bija lapiņa, kas varētu teikt pat viena no populārākajām pieejamām 911 paudzēm. Jo daudzām Eiropas mašīnām, kas tagad tirgotas Amerikā, tajā laikā ļoti nožēlojami tie pagarinātie buferi. Jā, varbūt, ka ir pāris mašīnas, kas izskatās labi ar amerikāņu bumperiem, bet šis ir tāds veiksmīgs risinājums. Mums viņš ir šis, ja? Jā. Tā mēs mācījāmies, cik viņš ļoti dabā veiksmīgi izstās. Šī tā daļa, ka man jākustās Amerikā. Eiropā to īsti nevajag, bet un šie kluči milzīgi nemaz neizstās tik briesmīgi. Jā. Kā varētu kopā gaidīt ar visiem pārējiem melniem akcentiem, gan spoileru malu, gan viss viņš ir. Jo tā melnā mala harmonizē bišķi šobrīd. Ja te nebūtu nekā tas izstītos. Gan slieksnes, gan Porsche līnija, tas viss ir ļoti organiski. Tā šī būtībā nav izstāde par Anatolu Lapiņa dzīvi, bet tā ir izstāde par viņa vienu dzīves periodu, knapi 20 gadiem Porsche sastāvā. Jā. Es drīzāk to raudzītos kā viņa sasniegumi nosaukumu Porsche. Šodien jau ļoti daudz cilvēku bija papētījuši un tiešām interesants materiāli, kas bija atmesti, ko pat viņi paši teica, ka viņi nebija varbūt līdz šim zinājuši gan tie fotoattēli, gan tie fakti, kas ir skaidrs, ka ja cilvēks ir ticis dizainā visā šajā autobūvē tik tālu, nav jau tā, ka viņš no viena koncerna pāriet uz otru kaut ko radikāli pēkšņi pazaudē. Jā, viņš jau turpina to savu to domu, to savu izpratni par autodizainu turpina nest, iespējams tikai zem citu nosaukumu. Droši vien, ka dažādi tā filozofiski paskatoties, var jau domāt, vai šie visi automobīļi, ko dizainējis, vai kur viņš piedalījies, varbūt tas ir viens liels Anatola Lapiņa, kā dizaineris stāsts, tikai katrā mirklī kāds no brendiem viņu izmanto. Klabi, mums latviešiem autobūvē pasaules ir vēl kāds tāds figūra, šī lielākā figūra? Gribētos teikt, ka tīri, kas attiecās dizainu, viņš ir ietekmīgākais. Tādā uzņēmumā būt galvenajiem dizaineriem tas nav vienkārši. Un arī iepriekšējā viņa karjera General Motors pierādīja, ka viņš ir augstākā līmeņa spēlētājs. Kas mums laikam, Runis Rubes varētu būt tāds, ja kaut cik zināms? Jā. Maz jau mums ir. Maz. Grūti pat prognozēt, vai tuvākajās 10 gadēs no Latvijas kāds varētu būt šajā jomā vēl spēcīgs. Tā ir sava specifika. Un, ņemot vērā šī brīža tendences un praksi, kā top autodizainu, tad kā sanāk tādējā ciltskokā vislētākais un vienkāršākais stāv blakām visātrākajiem un bezkaunīgākajiem? Jā, bet šajā gadījumā Rozā Cūka Lapiņš izstrādāja šo dizaina bruncīti, bet tā virsbūve bija franču izstrādāta. Jāsaka, ka laikam Lapiņš izdarīja labāk, ko ar to virsbūvi var izdarīt. Ja mēs noņemam visas tās līnijas nost, viņš izstāsta tāds gaļīgs. Kaut kas līdz galam varbūt ir nav, bet šī ir visa rezultātā viens no leģendārākajiem sacīkšu autors. Es dažus vārdus zinu vāciski. Škinken, kotlet. Jā, to es zinu, jā. Kas nes tie pārējie, to gan es tik labi vācu nezinu.
Bet es zinu, ka agrāk kaut kādas mašīnas vedos, kādām izstādēm, viņām bija kaut kāda tāda kā apdrošināšanas cena. Tur Auto Unionam ir kaut kāda veci dokumenti ar apdrošināšanas cenām, gan jau tam Bertonem bija. Šitam ir kaut kāds cipars, ja nav zināms. Kaut kāds ir, bet skaidrs, ka it īpaši šī rozā cūka, viņa nav īsti novērtējama. Tādiem standarta modeļiem, kas ir gan 928, gan 930 Porsche, jā, tur ir savu veidu tirgus cena, bet tās ir kurā gadījumā muzeja mašīnas. Šī nav nekāda replika, šī ir vienīgā un īstā. Jā, tā ir īstā cūka. Mums nav atraduši nekādu putnu biedēklu. Tā ir īstā cūka. Tā ir īstā. Latvieši tiešām ir cēlušies no zemniekiem. Padomājiet paši, piemēram, Teodoram Zaļkalnam kāds iedod granīta bluķi. Ko viņš izgatavo? Cūku. Anatolam Lapiņam, pasaules līmeņa dizainerim, kas iedod mašīnu, kur izskatoties tādu nedaudz apaļīgi. Ko viņš tur uzzīmē? Cūku. Man šķiet, ka tas ir viens no lielākajiem humoriem un bezkaunībām autosporta vēsturē. Ja jūs zināt vēl kādu mašīnu, kura ir tikpat smieklīgs dizains, padodiet ziņu, bet man šķiet, ka šī ir pati dūlākā. Tu uztaisi mašīnu, kas maksā šausmīgu naudu pašā šerpākajā kompānijā Porsche, palaid to Lemānas 24 stundu sacensībā, kas ir lielākā, tāda ilgākā sacensība un vēsturiskākā visā pasaulē autosportā. Un tev tur brauc kaut kāds cūkas dalījums šķiņķos un kotletēs. Cepuri nost. Tā ir dūša, tā ir izdošanās. Tas tiešām arī ir mākslas darbs pie viena. Un es domāju, ka šajos te laikos, kad marketings ir karalis, vairs nevar neko tādu būt gatavu. Tie ir bijuši dūlie 70. kad kaut kas tāds jau gāja cauri. Bet mēs skatāmies, mēs jums par to pastāstīsim. Tiekamies ar jums ātrumciltī LMT Viettelevīzijā. Būs vēl daudz visādi jocīgu stāstu.